Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par šiem brīnišķīgiem mirkļiem, kungs, ka Tu mūs apciemo, ka Tu pieskaries katrai sirdī, ka Tu dziedini salauztās sirdis, ka Tu ielauzies kaut kad mūsu dzīvēs, kungs, un devi mums šīs slāpes pēc Tava vārda. Debes Tēvs, piedod mums katram mūsu grēkus, piedod mums katram mūsu kļūdas, neizdarības, visu, kas neiet kopā ar Tavu gribu. Apgaismo mūsu ceļus, kungs, ved mūsu pa savām ielējām, stiprini mūsu, kungs, ticībā, mēs Tev pateicamies par visu, ko Tu dari un darīsi mūsu dzīvē. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Šodien gribās runāt par lūgšanu, un šodien pēdējais brālis tieši izteicās manas vecās mātes lūgšana, mana lūgšana, man tāda lūgšana, ja, lūgšana, ja, lūgšana, un kas tas tāds ir, kā to izmantot, vai es esmu efektīvs savā lūgšanā, vai uz tā viss turās tikai uz lūgšanas kā ar pārējo, kā ar ticību, kā ar vēl ar citām lietām, ja. Un šodien par to arī parunāsim. Un tā ir diezgan tāda zināma tēma, pareizi. Jūs noteikti mājās visi lūdzu, taču te visi lūdzu noteikti. Ir, ja, paceliet roku. Kurš to dara? Nu, visi skaits. Visi lūdzu, un noteikti nevienu reizi dienā, varbūt vairākas reizes dienā. Un, ziniet, Dievs ielicis katram cilvēkam sirdī to darīt, pat ja cilvēks nepazīst vēl Dievu, ja, bet bieži vien, kad kaut kāds briesmas nāk, cilvēks saka, vot es lūdzu Dievu. Ja? Es lūdzu Dievu. Kā es mācēju, tā es darīju. Ja? Un man tāds jautājums arī katram šodien, kāpēc cilvēkam gribās lūgt Dievu? Kā jūs domājat? Pielūgt. Kas ir lūgšana? Sāksim no sākuma. Kas ir lūgšana? Saruna ar Dievu. Ja? Citiem vārdiem, ja tā ir saruna ar Dievu, visas radības, ko Dievs ir radījis, tie ir putni, tie ir dzīvnieki, viņi visi savā starpā komunicē. Pareizi? Un ja mēs ar savu radītāju, savu Dievu gribam komunicēt lūgšana, tas ir tā lieta, ar kuru mēs nākam un sarunājamies ar Dievu. Sakiet, lūgšana ir monologs vai dialogs? Ziniet, kas ir monologs? Monologs, kad es viens runāju. Debes Tēvs, man vajag šito, man vajag jaunu strēbes, jaunu mašīnu, jaunu dzīvokli, šito, ja? Tas ir monologs. Bet, ziniet, es sapratu vienu lietu, ka mēs pat citreiz nesagaidot no Dieva atbildi, mēs vienalga ar viņu vedam dialogu. Ja? Kas ir dialogs? Kurš zina? Kad divi vai vairāki cilvēki izsaka vai savas vēlmes vai gribu, viņi arī sagaida atbildi no otra cilvēka. Sakiet, ja Dievs uzreiz neatbild, tas ir monologs vai dialogs? Ar Dievu, Dievs ir tāda īpaša būtne, ar kuru arī, ja tu momentā nesaņem atbildi, vienalga tas ir dialogs. Jo Dievs atbild vienmēr. Bet lieta ir tāda, ka cilvēks nevienmēr spēj sagaidīt vai grib sagaidīt atbildi. Un ziniet, kas vēl mums nepatīk, ka cilvēkiem mums ļoti nepatīk atbilde nē. Tu zināji, ka ir atbilde nē? Jā. Vai pagaidi ne uzreiz, drusku vēlāk, arī mums nevisai patīk. Mums vajag šodien, tūlīt, tagad jau vakardien jau vajadzētu. Dievs, ko tu kavējies, ja? Ja mēs atceramies no tiem Bībeles stāstiem, kur cilvēki gaidīja diezgan ilgi atbildes. 40 gadi jau viens saka, jā, Mūzus gaidīja kopā ar visu savu komandu, viņa komandā bija apmēram vairāk miljonu cilvēku, viņi gaidīja 40 gadus. Kāds gaidīja 21 dienu, kāds gaidīja 100 gadus, kurš tas bija? Jā, Abrahams gaidīja 100 gadu. Kamēr viņam nebija pēcnācēja, viņš gaidīja, viņš sauc uz Dievu, un viņš sagaidīja. Jo, redziet, atbilde mums jāpieņem to, ka atbilde viņa tiek gatavota. Atbilde
Dievs sniedz to atbildi, viņš grib, bet viņš arī grib, lai mēs mācamies viņu klausīt. Amen. Jā. Un, ziniet, šodienas cilvēks, viņš ir kaut kā zaudējis to māku tieši lūgt Dievu. Un daudz biežas situācijas tāds ir. Un es skatījos kādu dokumentālo filmu, tur viens cilvēks, apmēram 60 gadīgs, viņš atnāca uz pārbaudi, ir tādi sportārsti, zināt tādus, ja? Varbūt kaut kur agrāk bija, varbūt šodien viņi savādāk saucās, bet viņš viss bija nolipināts ar devējiem, ar vadiņiem, un viņam veica pārbaudi uz skrejceliņu. Kā nu tur negāja, bet pēc kādām dažām minūtēm cilvēks nomira. Turpat saļima un nomira. Apmēram 2 vai 3 minūtes viņš bija miris, šausmas bija ārstam, šausmas bija māsiņai, kas tur bija blakus. Nu, ziniet, tīri cilvēciski tas ir briesmīgi, tīri, nu tā, ja saprot, varbūt cilvēkam laiks pienācis, tad ir savādāk, bet pēc kāda laika viņš atdzīvinājās. Un viņš saka, daktare, es eju uz elli, lūdzu, lūdziet pa mani. Un ieķēries, iekrampējies piedurknē, lūdzu, lūdziet. Un kā jūs domājat, ārsts, ko viņam saka? Visi ārsti nav kristieši, es jums saku. Ja? Ārsts saka, es nezinu, es neprotu lūgt. Viņš uz māsiņu, lūdzu, lūdziet, es negribu uz elli, viņš saka. Viņš iekrampējies, viņš raug, bļauj, cik viņam ir spēka. Māsiņa aizskrien uz kaut kādu tur slimnīcā, bija tā istaba, nezinu, kā viņa tagad saucās, var sakot, Gideona brālība izdala jaunās derības. Viņi atstiep to jauno derību, ātri viņi saka ar mokām atrod to vietu, kur ir rakstīta tēvreize, un tas vīrs, viņš atkārtoja katru vārdu. It kā speciāli tā lūkšana bija priekš viņa. Katru vārdu. Un pēc minūtes viņš aizgāja. Ar smaidu uz sevis. Ja? Ko tas nozīmē, mīļie? Ka ļoti svarīgi. Ne tikai tādos ekstra brīžos, bet ļoti svarīgi būt lūkšanā. Amen. Amen. Un lūkšana ebreju valodā tulkojās kā tefila vai lūkšana, ja, un grieķu valodā viņi ir kā vēršanās pie Dieva vai lūgums. Ja. Un ziniet, varbūt jūs atceraties to vietu arī Bībelē, tas bija Lūkas evaņģēlijā, 11. nodaļā, 1. pantā, kur mācekļi sacīja Kristum. Viņi prasīja, iemāci mūs lūgt. Man tāds jautājums, mācekļi, kuri vēlāk mēs zinām, viņi varēja citēt Bībeli, viņi zināja daudzas psalmus no galvas, vai viņi neprata lūgt? Būtu, kā jūs domājat, viņi prata vai neprata? Es domāju, ka viņi prata lūgt. Kā jūs domājat, zvejnieki, ka gāju jūrā, kad viņi gāja briesmās, kad bija vētra, vai viņi nelūdza pirms tās iešanas? Droši vien, ka lūdza. Vai Pēters nelūdza par savu sievas māti, kura gulēja slima absolūti gultā vai kaut kādu laiku jau? Noteikti viņš lūdza. Bet vienalga viņi saka, viņi redz. Kaut kas nav tas. Viņi saka, māci mūs lūgt. Un ziniet, kāpēc viņi tā prasīja? Noteikti kaut kas bija ar atbildēm viņu lūgšanā. Noteikti bija kaut kas ar ticību. Ka tās lūgšanas nevienmēr bija efektīvas. Un Jēzus, viņš būdams saprotoši, viņš saka, es jums iedošu to lūgšanu. Un viņa tā kā tāda maiga no paša sākuma, nebija nekas sarežģīts. Kurš atcerās? Jā. Cilvēki lūdza, bet viņi bija neefektīvi. Tāpēc, ka vienam pietrūka ticības,
vienam pietrūka varbūt vēl kaut kādas lietas, ja? Un tāpēc Jēzus deva to lūgšanu. Ziniet, atceros tādu gadījumu, kādreiz lidoja ar lidmašīnu uz Turciju, un tas bija ļoti sen, bet blakus sēdēja cilvēks, krievu tautības cilvēks, un viņš lūdza lūgšanu Svētajam Nikolajam. Jā. Tas ir Santaklaus. Santaklaus. Man liekas, ka Nikolajam bija, cik es atceros, tieši pa lidojumu. Cilvēks ir pārbies, ja? Viņš tā to lietu saprat. Viens blakus sēdēja Korānu, tur lasīja, tas ir cits stāsts, ja? Cits skaita, kā ausis citreiz, var dzirdēt, cik skaita tēvreizi 50 reizi, ja? Un katrs cilvēks kā māk, ja? Bet, saprotiet, lūgšana, kā mēs jau no paša sākuma konstatējām, tas nav monologs, tas nav mantra, kur vienkārši tu izsaki. Lūgšana, kas ir, mīļie? Lūgšana, tas ir tavs iekšējais dzīves stāvoklis. To, ko tu jūti, kāpēc bieži vien uz papīra rakstīta nevienmēr. Viņa strādā, bet nevienmēr. Tāpēc, ja viņa neatbilst tavam iekšējiem stāvoklim, tāda lūgšana, viņa vienkārši nedarbojas. Ja viņa atbilst, tad jā. Un bieži vien, ja, es ar vienu sievieti runāju, es nekādā gadījumā neaizskaru konfesijas, man bija paziņa, viņa tagad ir mūžībā, viņa bija vecticībniekos, ja, un viņa teica, ka viņiem tā pieņemts, katru vakaru arī 50 reizi tēvreiz jānoskatīt. Tas viņiem tā kā tāds pienākums. Un viņa to dara, viņa saka, pienāk 14. 15. reizi, viņa vairs nesaprot. Par ko, ja? Viņa dara tikai vajag, ja? Bet mēs sarunājamies ar Dievu ne jau tāpēc, ka mums vajag, mēs spiesti vai mums kaut kas par to draud. Mēs sarunājamies ar Dievu tāpēc, ka mēs viņu mīlam. Tāpēc, ka mēs gribam komunicēt ar mūsu debes tēvu. Tāpēc, ka mēs gribam padalīties ar savu iekšējo stāvokli. Ja? Mēs gribam padalīties, mēs gribam saņemt atbildi, mēs gribam saņemt atbildi turpmākai savai dzīvei. Amen. Ja? Un tas ir ļoti svarīgi. Un Kristus laikā arī vienkārši ļaudis neprata lūgt, ja, bet pa farizējiem tur arī bija rakstīts, un arī Mateja evaņģēlijā 6. nodaļā 7. pantā bija rakstīts tā, bet Dievu lūdzot nepļāpājiet kā pagāni, jo tie domā, ka tie savas pļāpāšanas dēļ taps paklausīti. Ja? Man tāds viena pļāpā pa daudz, viena vispār neprot lūgt, ja? Ko darīt? Un es sapratu vienu lietu. Ja cilvēks ir garā, ja cilvēks ir atzimis no augšienes, ja cilvēks ir draudzē, ja cilvēks ir pieņēmis Kristu kā savu glābēju, un tāds cilvēks, tāds var lūgt. Tāds ir Dieva vadīts. Ja? Viņam ir pamati. Un tāpēc arī Jēzus teica, ka sākat no paša sākuma. Ja? Un tas bija rakstīts Mateja 6. nodaļā no 9. līdz 13. pantam. Ja? Kā tur bija, varbūt atcerēsimies. Palūksim kopā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds. Nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen. Amen. Slava Dievam. Un ja mēs tā izskatām, no kā sastāv tā lūgšana, viņi ir gan vienkārši, bet saturs ir ļoti piepildīts. Ja? Tas ir tad, kad mēs vēršamies pie Dieva, mēs viņu slavējam, mēs viņu godinam, mēs atzīstam viņu titulu, ja? Tālāk ko ir? Tālāk seko mūsu prasība, tālāk seko mūsu dvēseles stāvoklis,
Mēs lūdzam piedošanu viņam. Ja? Kas tālāk iet? Un mēs gaidām tālāk pēc Dieva gribas. Un mēs gatavi esam to Dieva gribu pieņemt. Un ziniet, ja mēs skatāmies 1. Mūzes grāmatā, 1. nodaļā, kur Ābrams arī prasīja Dievu par savu pēcteci, viņa lūgšana arī sastāv tāpat. Viņš lūdz Dievu, viņš stāsta savu iekšējo stāvu. Viņš lūdz Dievu, Dievs viņam saka, liekas, mēs tā izlasam, tur tā kā divi čāri atnāca un viens ar otru runā, Dievs ar Ābramu. Ja? Es nedomāju, ka tur varbūt bija tik vienkārši. Varbūt tā saruna nenotika pat vienā dienā. Es nezinu, kā tas dialogs veicās. Ja? Bet viņš runāja, kungs runāja. Viņš teica viņam nebīsties. Un Ābrams atbildēja, Dievs mans kungs, ko tu man gribi dot? Redzēs, paliek bez bērniem un mana nama mantinieks būs Damaskie cēlizēs. Un Ābrams teica, redzi, tu man neesi devis pēcnēsujus. Viens no mana nama ļaudīm būs mans mantinieks. Un tad kunga vārds nāca par viņu. Šis gan nebūs tavs mantinieks bērni, bet gan tas, kas no tavām miesām nāks, būs tavs mantinieks. Un viņš tam lika iziet ārā un sacīja, skaties uz debesīm un skaiti zvaigznes. Vai tu spēj tās saskaitīt? Tikpat daudz būs pēcnācēji, viņš tam sacīja. Un Ābrams uzticējās tam kungam, pieņēma viņu gribu, un Dievs to viņam pieskaitīja par taisnību. Amen. Pilnīgi tā pati situācija kā tēvreizē. Ja? Viņš viņu cildināja, viņš pie viņa vērsās, viņš tālāk izteica savu gribu, viņš prasīja piedošanu, tālāk viņš sagaida Dieva gribu, ja, un gatavs to pieņemt pilnīgi un absolūti. Amen. Ja. Iziet ārā, paskatās uz zvaigznēm, ja. Kā jūs domājat, daudz zvaigznes bija? 2. Viņš tā skaitīja 1, 2, 3, tur 3005 nojuka. Tad atkal domā, cik tam man būs pēcnācēji. Ja? Tad viņš pēc vārdiem sācis jau. Un skaita tik, nojuka, pilnas debesis. Ja? Viss griba bija pieņemta, un Dievs nekad nekavējās. Ja? Tātad, no kā sastāv lūkšana, mīļie? Priekš sevis mēs paņemsim. Pirmais, atceries to, kaut ko pieraksta savā sirds plāksnē. Ja, kam ir līdzi. Pieraksti. Pirmais, tātad lūkšana sastāv Dieva pagūdināšana. Dieva slavēšana, kā mēs dziedam dziesmās. Ja, to ir varens Dievs, ja, kur mēs izsakamies par viņa varenību. Tālāk, kas notiek, mēs lūdzam pēc Dieva palīdzības, mēs lūdzam, mēs arī nožēlojam grēkus. Tas ir ļoti svarīgi. Trešais, vēlme uzzināt un pieņemt Dieva gribu. Ja? Mēs uzzinām Dieva gribu, Dievs izsakās, mēs viņu pieņemam. Kā jūs domājat, vai ticība lūkšanai ir svarīga? Ja? Jo Dieva vārdā ir teikts, ka Dievam bez ticības nevar patikt. Ja? Ja mēs to vienkārši skaitam kā dzejoli skolā, ja? Vienkārši dzejos. Bez ticības, bez nekā, mēs arī atbildi varam nesagaidīt. Ja? Nekas nenotiks. Nekas vienkārši notiks. Un ziniet, ko visvairāk Dievam rūp, lai mēs lūgtu ne tikai par sevi. Jāskaidrs, ka taisniem ir daudz vajadzību. Ja, jūs zināt tādu lietu? Kurš te taisnē ir? Tikai musēji. Jūs gadījumā neesat izlicēji? Jā, taisniem ir daudz vajadzību. Goda vārds tā ir rakstīts Bībelē. Ir dažādas vajadzības un jā. Un bez ticības nevar, jā, Dievam patikt. Tātad lūkšana ir patiesa vēlme sazināties ar Dievu, nevis iemācīt tekstu. Lūkšanai jānāk no sirds. Un, kad tu lūdz,
Tu sevi vari pārbaudīt. Es nevaru tevi pārbaudīt, bet tu vari pārbaudīt, vai tas tev nāk no sirds. Vai tev saka, zini, palūdz tev vienam brālim kājas sāp. Kā brāli sauc? Ai, Andris. Ies vārdā man. Viss, ja? Bija no sirds, nebija. Es to nevaru pateikt. Bet ja tu to dari no sirds, ja tu vēl vienojies vēl ar kādu kopā rakstīts, ja divi būs vienā prātā par kaut kādu lietu, klausies, tas tāds spēks ir. Tas ir milzīgākais spēks. Un ne tikai dziedināšanas, ne tikai kaut kādas atbildes, ļoti sarežģītas lietas Dievs ir spējīgs atrisināt. Amen. Un vēl kas ir svarīgi, mums jāiemācās saklausīt Dievu. Kā jau mēs runājam no paša sākuma, Dievs ar mums veido dialogu. Atkal varbūt cilvēks domā, skrienot, tur kaut ko palūdz, atbild, neatbild, vispār lūdza, viņa lūkšana izlauzās cauri šiem griestiem betona vai neizlauzās, viņa caurplēsa debesis vai tika līdz Dievu vai netika. Galvenais pateikt. Vai vēl vairāk, zini, kā cilvēki saka, jūs tur esat lūdzēji, cik jums ir lūdzēji? Cik nāk? 5 nāk, ja? Vot jūs 5, jūs forši lūdzējas. Man nav laika, palūdziet pa manu. Par to pašu, jā, tā darat, ja? Jā, tik bieži nenāk paši neviens, bet... Nu labi, mēs nevienam nepārmetam, kurš varbūt viņš visu nakti ir lūdz, un tāpēc viņš nenāk no rīta, bet par to, kad mēs bieži viena atbildību, kas ir mūsējā, mēs pārmetam uz citiem. Jūs tur lūdziet, palūdziet, klausies ar tukurēs. Ja? Tā kā mīļie vienotība. Tas ir nākošā tēma. Ja. Tātad mums jāiemācās ne tikai lūgt, bet arī gaidīt no Dieva atbildi. Amen. Jo Dievs viņš zina, kas mums ir visvairāk vajadzīgs. Un nākošais mums jālūdz par citiem cilvēkiem, ne tikai par sevi. Ja, kādreiz svētdienas skolās izmantoju, es nezinu, kā jūs ejat, 5 pirkstu lūkšanu. Atceraties tādu? Jums draudzē nebija tādu? Ir dzirdēts, ja, tur. Par valdībām, par varām, par tiem, kas slimo, par saviem līderiem, un pats mazākais pirkstiņš tas ir es pats pašās beigās. Ja? Un tas tā kā disciplinē bērnus, tā māca lūgt, lai viņi atcerās. Ja? Un kāpēc mēs lūdzam? Mēs lūdzam, lai garīgā pasaulē notiktu reālas darbības. Jo lūkšana tas ir daļa no garīgās pasaules. Amen. Un, ziniet, citreiz, kad mēs vēršamies pie Dieva, ir jābrauc. Un ja kāds teiks, ka nē, klusiņam sevī, kā tu lūdzu, es nedzirdu, kā tu lūdzu. Es sevī lūdzu. Bet ir reizes, kad mums skaļi jāpavēl vēlnam atkāpties vai iet projām. Tas nav lūkšana uz vēlnu. Tā ir Jēzus autoritātes pacelšana, kad cilvēks slimo vai cilvēkam kaiš kāda garīga būtne, un ir jāpasauc. Ja? Dažādas ir lūkšanas, un Bībele arī par to teica. Ir pateicības lūkšanas, ir karošana. Klausieties, ka tas noziedznieks bija blakus Jēzu uz krusta. Tā bija arī lūkšana. Citreiz tu iebļaujies, Jēzu apžēlojies, tā arī ir lūkšana. Dažādas ir lūkšanas. Dažādas ir lūkšanas. Amen. Un kas notiek? Notiek tā, kad eņģeļi sāk darboties. Svētais gars sāk darboties. Un tas ietekmē ne tikai tevi tanī brīdī, ne tikai tavu ģimeni, tas ietekmē, var visu nāciju ietekmēt. Atceraties, kad Padomju Savienībā kāds ir padzīvojis drusku? Daži ir, jā. Mazie bērni neatcerēsies, kas tas ir. Tie, kas dzīvoja, viņi atcerās, ja? Kā jūs domājat, cilvēki lūdza katru dienu, nemitīgi, lūdza un lūdza, ja? Lai sabrūk šis aizskars, ja? Lai nāk atmoda.
Un atmoda atnāca. Viņa neatnāca 2 dienās. 70 gadi pagāja. Igaunijā bija atmoda, arī cilvēki lūdza. Amerikā bija atmoda, arī cilvēki lūdza. Tas ir kaut kādu 5 cilvēku, kas nāk jūsu grupiņā uz lūkšanām piepūli. Tas varbūt ir sākums. Un jūsu grupa lūkšanas, tas varbūt ir sākums, lai sākot no Limbažiem un tad pa visu Latviju, lai nāk atmoda. Jo kādam kaut kas ir jādara. Un viss sākās no dažiem aktīviem cilvēkiem. Amen. Un atmoda atnāks. Grib šitie melnie vai negrib, ja? Un mums jālūdz, mīļie, pa savu valdību. Mums jālūdz pa tiem, kas stāv pie valsts stūres. A, ko mēs daram? Nu, mēs esam varbūt pareizie, bet citi, ko dara. Viņi lādē. Kā cilvēks var strādāt visu laiku nolādēts? Kā viņš var vadīt valsti, ja visu laiku viņš ir zem lāsta, kad visu laiku viņu nosoda, kad visu laiku viņu lamā, ja? Jo katram mēlis galā, mēs atceramies to vietu. Kas ir? Dzīvību un nāvi. Kā viņš var, būdams visu laiku uz viņu negācijas runā, viņš var pastrādāt. Kā viņš var pieņemt gudru lēmumu? Es domāju, ka nekā. Un mēs brīnamies, klausies. Man pensija pielika tikai 50 centi. Nu, es tā kā drusku ironizēju. Ja? Man tur vēl kaut kas tur pie ārsta aizgāja tur. A, kā viņi var, ja mēs visu laiku viņus nosodām? Mīļie, mums jāiestājās pa savām valdībām un pa varām, lai dzīvot mierīgu dzīvi, lai viņi varētu pieņemt pareizos lēmumus. Amen. Lai sasniegtu lūkšanas arī debesis. Un, ziniet, nevienmēr uzreiz nāk tā atbildi. Nevienmēr. Kas varbūt atcerās to gadījumu, es iešu uz beigām, nebūšu garš šodien. Ēlija, tās personāšs ir Bībelē, pravietis. Viņš lūdza un nebija lietus vairākus gadus. Atceraties? 3 gadi nebija. Pēc tam viņš lūdza un lietus parādījās. Un no sākuma tas mākonis, cik liels bija? Kā plauksta. Ja? Un tur skrēja viens skatīties visu laiku, vai ir vai nav, vai ir vai nav. O, vēl nav. Aizskrēja. Tas nenozīmē, ka viņš neticēja. Būs vai nebūs. Viņš zināja, ka būs. Viņš gaidīja to laiku. No sākuma mākonis arī tavā dzīvē, pēc kura, ja tu lūdz, ja, viņš būs plaukstas lielumā, pavisam maziņš tāds, kamēr nāks lietus. Mums jāpasludina Jēzus uzvara un Jēzus autoritāte visur, kur mēs ejam. Uz veikalu kāds iet no jums? Ir veikali Limbažos? Klausies, kad tu ej uz veikalu, tu neej pēc produktiem, tu to zināji. Tu ej misijā. Lai kādam pasludinātu vismaz pāris vārdus. Pateikt, vai Dievs tevi mīl, vai Jēzus tevi mīl, vai vēl kaut kā, ja? Man bija tāda pieredze, kad es strādāju starp neticīgiem cilvēkiem. Es vienkārši viņiem teicu, zini, Bībelē tā ir rakstīts, es nezinu, kā pareizi, es tevi neapstrīdu, es tavu dzīvi nevaru apstrīdēt, es neņemos to darīt, bet es zinu, Bībelē šitā rakstīts. A kā tu pats? Nu pats cenšos. Paiet laiks, tad cilvēki nāk un prasa, klausies, kā te ir rakstīts savā Bībelē? Nāk un prasa padomu. Ja? Un vienreiz tā bija tāda nopietna iestāde, es viņu uzmanību spēju noturēt veselu 5 cilvēku baru, 1,5 stundas viņam sludināt. Stāstīja pa Jēzu, un tad viņi tā, nu jā, ak šitā, jā. Un Bībelē rakstīja tādi brīnišķīgie vārdi, atcerieties, Mateja 7. nodaļa no 7. līdz 11. pantam, kur bija rakstīts, meklējiet, no sākuma bija lūdziet, un jums taps dots. Meklējiet un atradīsiet, klauvējiet, jā, un jums atvērs. Amen. Tā ir patiesība. Turpināsim meklēt. Turpināsim lūgt, mīļie.
turpināsim nākt uz sapulcēm, uz lūkšanu sapulcēm, kas notiek no rītiem. Neaizmirsīsim arī to darīt mājās. Ne tikai tad, kad kaut kas sāp, ne tikai tad, kad jau noticies, jā, un kaut kāds sarežģītas situācijas. Jo, Dievs, ziniet, es tā saprastu no savas dzīves, jūsu dzīvē varbūt savādāk. Ja tu kaut kur nepiestrādā, un Dievs to jūt, ka tu nekomunicē ar viņu tikpat daudz kā agrāk, viņš ieliek tevi tādā stāvoklī, ka tu būsi spiests ar viņu komunicēt. Un šodien Dievs katram no jums saka caur manu muti, negaidi, kad būs tie piespiedu situācijas. Sāc komunicēt ar Dievu, sāc lasīt vārdu, sāc meklēt viņa vaigu tad, kad tev ir labi. Kad ir pārpilnība, kad ir tavā leduskapī, kad tev ir drēbi pilni skapi, kad tev naudas pieš kabatas, kad tu esi vesels kā, nezinu ar ko, rutks, jā. Tad sāc meklēt Dievu vaigu, jo dzīve ir kā pa zāļu. Un ko es jau gribu pateikt, tā nebūs vienmēr. Gan slikti nebūs vienmēr, gan labi nebūs vienmēr, jo mūsu dzīve tāda. Bet Dievs tev palīdzēs noturēties tādī labā stāvoklī. Ja tu viņu tādī stāvoklī meklēsi, pielūksi, slavēsi un lūksi. Ja tu pa viņu aizmirsi, klausies, kaut kā viņš sen ar mani uz sakariem nav nācis. Kaut kas tur ar viņa rāciju uz zemes, nezinu, bačas nosēdās vai antēna salūza. Un viņš, es tā ironizēju, ja? Un cilvēks, kaut kā darba vairāk pielika, kaut kā vēl kas ir Dievs. Mēs nemeklējam viņa vaigu. Mēs paši. Amen.